braucām Stelpes virzienā. Šis ir pirmais izmēģinājuma brauciens Ilzei ar jauno motorolleri. Jo tā tikai es viens braukāju līdz šim. Nobrauc apmēram mazāk pa 1000 km līdz pirmajai apkopēji, un tagad esam gatavi lielajam ceļam. Kā bija braukt? Jauki, ērti, kā dīvāniņā. Muguriņā atspiežās. Sēdeklis laikam mīksts arī. Jā. Mīksts, ērts, komforta. Jā, tas ir speciāli piemaksāju komforta sēdeklis. Tas nevis standarta sēdeklis, bet komforta variants. Un vietas sēdēšanai daudz vairāk, ja nekā mazajam Honda PCX 150. Jā, paliek atstarpes starp mugus. Jā, un salīdzinot ar BMW, kā es braukt salīdzinot ar lielo BMW? Kā vieglāk. Velosipēdisti. Motorolleri iebrauc iekšā. Te kreisajā pusē tā ir tāda konstrukcija, kas notur motorolleri aiz aizmuguras, lai viņš negāžas riņķī. Laikam sauli nevar redzēt te. Tālūk, priekšā tāds plaukts, kur daudz mantas samestas. Abās pusēs būs velosipēdi. Laikam te saule nevarēs redzēt. Un aizmugurē šo te konstrukciju, kas satur kopā motorolleri aizmuguri un abas motorolleri sānu kastes, viena un otra, un šeit virspusē motorolleri tā vidējā kaste jāpārliek būs. Un tagad parādīšu, kā izskatās, kad viss ir galīgi jau salikts, pavisam salikts jau braukšanas stāvoklī. Kāpēc vispār tā konstrukcija vidējā te vajadzīga bija? Viņa bija vajadzīga gan motorollerim, gan motociklam agrāk, kad mēs arī lielo BMW R1200 GSA vadājam līdzi. Jo, ja abās pusēs ir velosipēdi, tad to mocio motorolleri nevar siet uz sāniem ar striķiem. Līdz ar to nācās nostiprināt mocim aizmuguri, lai brīvi var tos velosipēdus iestumt abās pusēs. Bet tagad motorolleru gadījumā es bišķiņ uzlaboju to situāciju, jo lielajiem mocim tās sānu kastes es ņēmu nost un liku kempera bagažniekā. Tagad es izdomāju, kāpēc man likt kempera bagažniekā vai kaut kur citur pārvietot, ja viņas te patās var nostiprināt. Te es dikti pacentos. Te ir tāds mīksts paklāja materiāls no visām pusēm. Ilgi to darīju, bet uztaisīju. Un vēl tāda lieta, ja agrāk, piemēram, mocim es varēju atstāt to vidējo kasti augšpusē un velosipēdu stūris tur, bija vieta, kur palikt velosipēdu stūriem, tad motorolleris, pat cik viņš īsāks pa kādi 15-20 centimetri, man nācās to kasti ņemt no motorolleri nost un taisīt šai kastei citu stiprinājumu te uz tā statīva. Tikai tāpēc, lai tās velosipēdu stūris tur sajiet kopā. Tas stūris nevarēja izdomāt nekā labāk. Te ir tāda ļoti sarežģīta konstrukcija. Abas stūris tiek piestiprinātas arī tādu mīkstu gumiju. Tālūk, tā kā tagad pa visiem kalnu līkločiem varēs droši braukt. Un velosipēdiem apakšā es tur piesieti tie riteņi tiks. Gan priekšēji, gan aizmugurēji, jā.